Jelgavas novads atrodas Latvijas dienviddaļā, pašā Zemgales sirdī. Jelgavas novadā apvienojušies 13 pagasti, un šeit dzīvo vairāk nekā 26,000 iedzīvotāji, veidojot vienu no lielākajiem novadiem Latvijā. Muižas un pilis glabā leģendām apvītus noslēpumus un senus stāstus, piešķirot tām dišciltīgu noskaņu un pamatīgumu. Viena no spilgtākajām Jelgavas novada vēstures lapusēm vēsta par Kurzemes Zemgales hercogistes laiku. Jelgavas apkārtnē dzīvojušas Kurzemes hercogu un vācu baronu dzimtes, kā liecību nākošajām paudzēm atstājot iespaidīgas muižu apbūves Blankenfeldē, Zaļiniekos, Elejā, Vircavā, Lieplatonē, Vilcē un Staļģenē. Elejas muižas parks Jelgavas novada pašvaldībai ir nozīmīgs ar savu vēsturisko vērtību un nākotnes plāniem. Transinform projekta ietvaros ir apzināti un marķēti parka diškoki, novērtētas parka ainaviskās bagātības, un mēs visi dzīvojam līdzi grāfienes Dagmāras stāstam. Romantiskā mīlestības leģenda savieno pagātni, tagadni un nākotni. Ziemassvētku kauju piemiņas vieta Ložmetejkalnā un Latvijas kara muzeja filiālē glabā unikālas liecības par Pirmā pasaules kara nocietinājumiem un šajā vietā notikušajām kaujām. Mūsdienās Ložmetejkalns ir izveidojies par latviešu strelnieku varonības un piemiņas simbolu. Novada bagātība ir lielākas un mazākas upes – Lielupe, Sesava, Vircava, Platone, Svēte un citas, kas kā asinsvadi caurvīja Jelgavas novada palienes. Tās pavasaros nosēdas ar zosu dzērvju gulbi tūkstošiem, kas klaigādami sasaucas. Te pušķukstu elpo meži un iespējams sadzirdēt, kā runā klusums. Jelgavas novadā atrodas 9 Eiropas nozīmes Natura 2000 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, tai skaitā Vilces dabas parks, kur izveidotas dabas takas. Apskates vērtas ir vairākas baznīcas. Rīgas Svētā Trijātības Sergeja sieviešu klostera filiāla Valgundē, kuras pirmsākumu iesniedzas 1897. gadā. Līvbērzes katoļu baznīca, kas ir vienīgais koka dievnams novadā. Zaļinieku luterāņu baznīca ar novadā lielāko zvanu, kā arī Lielvircavas luterāņu baznīca. Ģederts Eljas ir viens no izcilākajiem latviešu glaznotājiem, realisma meistariem. Viņa lauku žanra gleznas ir Latviešu glezniecības zelta fonds, liecības par spožo personību un viņa ģimeni glabā dzimtās mājas muzejs Zīlēni. Zemgales līdzenuma lauku plašums ļauj saskatīt horizontu. Skatiens iesniedzas tālē un šķiet, ka var aizsniegt zemes malu. Vasarās laukos vārpas klanās graudu smagumā, gaiss piepildās ar zemes smaržu, zemnieku darba un ražas prieku. Nevelti šo vietu dēvē par Latvijas maizes klēti. Lauksaimniecība ir viena no nozīmīgākajām uzņēmējdarbības jomām Jelgavas novadā. Svētes maize ir ģimenes uzņēmums, kurš nodarbojas ar bioloģiskas maizes un konditorijas izstrādājumu cepšanu. Maiznieka meistars Jānis Dāvids uzsver: maizei ir liela un būtiska nozīme cilvēku dzīvē jau daudzus simtus gadu. Maize ir izauklēts un svēts vārds.
Aiz vārda maize slēpjas gadsimtiem krātas zināšanas, smags darbs, domas, cerības, vērtības, kas mantotas un novērtētas no paudzes uz paudzi. Maizes tapšanā ir iesaistīti zemnieki, malēji, maiznieki. Mēs šo darbu darām galvenais tāpēc, lai pievērstu maizei lielāku uzmanību. Paņem maizi rokās, pasmaržo, nogriež šķēli, pasmaržo vēlreiz, labs aromāts, siekals mutē saskrien. Sajūti maizi, domā par to, ko ēd. Kārtīgs saimnieks vienmēr sagādās un sadalīs maizi sev un savai ģimenei, bērniem, sievai, vecākiem un vēl kādam. Esmu Madara Rubena un jau 3. gadu vadu šo te darbnīcu, Sveitas keramikas darbnīcu. Mans veiksmes stāsts ir tāds, ka mani uzaicināja šo darbnīcu vadīt, kad iedeva virpu, iedeva cepli, un tikai tas, ka jāaicina bērni un jāvada šī te darbnīca. Un ļoti daudz pagasta bērni, tepat no blakus mājām, vienkārši pēc skolas atskrien pie manis, un tā var strādāt līdz pat 5-6 vakarā. Mani sauc Uldis Ameriks, es esmu SIA La Flora valdes priekšsēdētājs. Mēs atrodamies Jelgavas novadā, pat labāk Drabiņu purvā, kur notiek kūdras ieguve. Un kūdras ieguves uzņēmums La Flora, viņš jau pastāv no 1995. gada, un esam laika gaitā izveidojušies par vienu no lielākajiem uzņēmumiem Jelgavas novadā. Nodarbinām vidēji 250–270 cilvēku gadā, un mūsu apgrozījums sastāv no 7 līdz 8 miljonu latu gadā. Mēs esam dienas centrā Zemgale, Jelgavas novada Glūdas pagastā, Zemgales ciemā. Un man visiem patīk teikt, kad mēs esam Zemgales Zemgalē. Manuprāt, cilvēkiem ļoti ir vajadzīgi šādi dienas centri, jo tā ir vieta, kur atnākt, jo nevienmēr cilvēki tiek tālāk aizbraukt, lai apmeklētu kaut vai tādu mazu pasākumu. Tā ir vieta, kur satikt vienam otru, kur apmainīties labiem padomiem. Šeit ir iekārtots mazo bērnu stūrītis, lai bērni var pirmo saskarsmi ar sabiedrību, tiem, kuriem nav bērndārs, lai viņi varētu nākt un savā starpā arī priecāties par dzīvumus. Mani sauc Modis Jansons, un mēs atrodamies SIA Viesulīči, viesmīlības uzņēmumā Zemnieku cienes un atrakciju laukumā Ganības, kas atrodas Rīgas Šauļu šosejas 43. kilometrā. Mūsu ģimenes uzņēmums nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu jau 20 gadus. Un šajā laikā esam pamanījušies no pašu dārzeņu realizācijas un no šiem iekrātiem līdzekļiem izveidot arī nelielu restorāniņu, ceļmalas kafejnīcu, bērnu rotaļu atrakciju laukumu, viesnīciņu ar savu konditoriju un nodarbinām 25 strādājošos. Jāsaka, ka šie gadi mums bija tādi īsti darba un mācību gadi, un ļoti veiksmīgi ir tas, ka mēs faktiski paši strādādami un savus bērnus darbā iesaistīdami neesam ļāvuši mūsu 3 bērniem aizceļot pasaulē, bet esam iemācījuši viņiem strādāt, esam pieredzinājuši pie darba un arī iesaistījuši savus uzņēmumu darbībā. Transinforma projekta īstenošanas laikā Jelgavas novadam tika izstrādāts logo un sauklis Jelgavas novads stabilai nākotnei, atspoguļojot mūžam nemainīgās vērtības, kas pauž, ka Jelgavas novadā dzīvo strādīgi ļaudis. Šeit godā tiek turēts un nākamajām paudzēm nodots darba tikums. Šeit ir skaista un kopta Zemgales līdzenuma ainava. Šeit ir spēcīgas ģimenes un bagātīgas tradīcijas. Šeit dzīvo īpaši ļaudis. Ar krāsu palīdzību logo ir ieaustas novada būtiskākās vērtības.
zelts, ģimene, cilvēks un darba tikums, zilā, lielups ūdeņi ar pietekām, zaļā, vide un tradicionālā lauksaimniecība. Tos apvienojot, veidojas pamats stabilai nākotnē. Svētīts darbs nes bagātīgu solījumu.